Mēs turpināsim mūsu iesākto stāstu par liftiem un pacēlājiem, ko izmanto kā cilvēki ratiņkrēslos, tā seniori, tā arī jaunie vecāki ar bērnu ratiņiem. Bet cik no šiem liftiem strādā, cik no šiem pacēlājiem vispār ir atbilstoši savam uzdevumam? Kopumā Rīgā ir 15 pacēlāju, par kuriem rūpi tur pašvaldība. Pie tiltiem un tuneļiem ir 10 vertikālo pacēlāju, kuru ikdienas uzturēšana gadā maksā 378 000 eiro, neskaitot lielu vandālismu seku novēršanu, bet vēl ir arī diagonālie pacēlāji. Mūsu jau noslēgto līgumu ietvaros uzturēšanas tiek nodrošināta viņa tīrīšana un apsakošana reizi nedēļā. Ja ir sūdzība un konstatēts kāds bojājums, tad, protams, apsakošana notiek nekavējoties. Pēc man pieejamās pēdējās informācijas ir bojāti 2 lifti, kas nav darba kārtībā. 2 pacēlāji, kas šobrīd nedarbojas, ir pie Dienvidu tiltu, kur vandālismu seku novēršana aizņemšot ilgu laiku. Cik tieši mums nevar pateikt, bet kā savu funkciju pilda pārējie. Sāksim ar Vanšu tiltu. It kā pacēlājs ir certificēts un piemērots cilvēkiem ar kaut kādiem mobilitātes ierobežojumiem, bet nepareizi uzstādot, rodās tas rezultāts. Citur tu piespied pogu, durvis pašas atverās. Šeit tev noklikšķi kaut kas, pašam jāver, salauzīsi, vēl kaut kas notiek. Nu labi, ja durvis mēs atveram, šodien ir tāda mierīga diena, nav vēja ārā, vai ne? Bet citreiz no Daugavas ir vējš, īpaši augšā uz tilta. Un tās durvis vienkārši tas mehānisms nespēja aizvērt. Viņas stāv, visu laiku vaļā, un tu iebrauc iekšā, un te jau roku tur nevar likt, jo platforma iet garām, līdz ar to arī durvis nevar aizvērt. Te vajadzētu būt priekšā tādai vēja barjeriņai un jumtam, lai sniegs te nekrājās ziemā. Vides pieejamības eksperts norāda, ka Rīgā uzstādītie pacēlāji nav piemēroti ērtai un regulārai izmantošanai, kā arī nav pielāgoti ārā apstākļiem, kas arī ir iemesls, kāpēc tie regulāri lūst. Arī tas izmērs, it kā viņš atbilst tādiem liftu standartiem, bet jāsaprot arī, ka šobrīd ratiņkrēsli mainās, ir visādi elektriskie pielikumi, ko pieāķē, līdz ar to tas ratiņkrēsls krietni garāks paliek. Velosipēda garumā. Un viņš arī te netiks iekšā. Neloģiski arī tas, ka šādu pacēlāju nedrīkst izmantot ar velosipēdu, un arī par pacēlāju jēgpilnu izvietošanu netiek piedomāts. Velo satiksme tad diezgan intensīva, un tās durvis uzreiz uz veloceļa atverās, un uzreiz tu esi uz veloceļa. Šitien normāli būtu, ja tas būtu atbīdīts nost, un te būtu tāds, tiltiņš uz tās līdz tai platformai vai veitvarīts, kā es teicu, ka cilvēks var izbraukt droši un tad sākt skatīties, kā viņš izbrauks tālāk uz gājēju veloceļa. Tātad pacēlājiem, kas ir uzstādīti Rīgā, Apērona pārstāvis nevar ielikt sekmīgu vērtējumu, jo tie nav nedz pārdomāti uzstādīti, nedz arī ir ticība tam, ka tie darbosies. Pie stacijas, kur viņš visintensīvāk vispār tiek lietots, kur uz Origo iet, piemēram, un tur vienā galā tev jānobrauc, otrā jāuzbrauc. Cilvēki ratiņkrēslā labāk brauc līkumu apkārt, kur var pa gājēju pārēju pie Marijas ielas tikt pāri. Kā viens no risinājumiem varētu būt, ka pašvaldības mājaslapā regulāri tiek atjaunota informācija par pacēlāju darbību, ja kāds ir salūzis vai izdemolēts, kā arī termiņš, kad pacēlājus salabos. Protams, tas būtu minimums, ko varētu darīt, vai tu izejot no mājas varētu kaut kā savu maršrutu plānot, vismaz ar kaut ko rēķināties. Nē, šobrīd, diemžēl, tādas informācijas publiski nav. Ir plānots tādu ieviest? Ir dažādas pārunas bijušas, bet šobrīd konkrēti apsolīt es nevaru, ka kaut kas tāds tuvākajā laikā parādītos. Nākamais objekts atrodas netālu no Rīgas domas pie Akmens tilta, kur ir uzstādīti diagonālie pacēlāji. Jāsaprot viena lieta, ka viņš ir paredzēts tikai un vienīgi cilvēkam, kas pārvietojas ratiņkrēslā. Stāvēt tu viņus nevari. Ar kruķiem, ar atbalsta rāmu, ar rolatoru. Šādus izmantot nevar. Un šis ir atgādinājums par to, ka vides pieejamība ir jānodrošina ne tikai cilvēkiem ratiņkrēslos, bet visiem vecāka gadagājuma cilvēkiem un arī daudziem citiem, kam ir grūti uzkāpt pa pakāpieniem. Redzēsim, kur te ir tā. Pa galvu var dabūt. Skaties galvu. Un jāsaprot, ka tu jau
Šitas ir ģeniāli. Ja tu esi ar kruķiem vai roli, tad tu jau šitā nevari izdarīt, kā mēs te jauniegļi šo izdarījām. Bet šis ir stulbums. Vai ne? Tas viņš ir pilnīgs stulbums. Pašvaldība šo uzskatīja par tādu sasniegumu uzstādīt šeit šo platformu. Kaut ko vajadzēja un uzstādīt. Pirms cik tur gadiem jau, protams. Mēs redzam, tu stāvi ar kruķiem un vienkārši tu ietriecies. Es piepauzēšu. Principā, šāds ir tas domu lidojums. Izveidot tunelī platformu. Zini, kā traģikomiski šis ir. To lietotāju jau neviens neredz bieži vien. Kas beigās būs tas lietotājs? Te būtu jāmeklē vieta vai nu liftam, vertikālam liftam, kuru var izmantot visi cilvēki, vai arī jāmeklē risinājums, lai tiktu horizontāli pāri ielai. Tas, kas man jau ir skaidrs, ir, ka šie lifti ir ļoti, ļoti dažādi šajos objektos. Un, protams, es labprāt redzētu ieteikumus, kā tas būtu jādara citādāk, lai turpmākos būvprojektos to nodot atbildīgiem cilvēkiem, lai tiktu ņemtas vērā nepieciešamās vajadzības. Vai pašvaldība, iepērkot šos liftus, prasa Apeironam kādus liftus uzstādīt? Par šiem liftiem nav prasīts, nē. Un es vienmēr esmu teicis, ka ļoti uzmanīgi vajag ar viņiem, ja var no viņiem izvairīties, tad labāk rampu taisam nekā liftu. Bet ja liftu, tad tiešām kārtīgu liftu taisam, kurš ir paredzēts intensīvai lietošanai. Lai arī vides pieejamības eksperts vēlreiz uzsver, ka Rīgā nav neviena teicama pacēlāja piemēra, pašvaldībā norāda, ka jauni, ērti un atbilstoši pacēlāji uzstādīti netiks. Tāda pilnīga nomaiņas process būtu nepārāk iespējams, bet pielāgošanas kādas droši vien varētu organizēt. Katrā ziņā tas, kas ir jau uz bojātiem liftiem, tagad organizējot remontu darbus, mēs droši vien varētu jau paredzēt kaut kādus papildu risinājumus. Tā kā vajag dot informāciju un mēģināsim ar to strādāt. Pēc intervijas Rīgas dome mūs informēja, ka liftu status turpmāk tomēr tiks publicēts mājaslapā, precizējot, kur pacēlāji darbojas, kur nē. Tiklīdz šī informācija patiešām būs pieejama, par to arī ziņosim. Kristaps Puriņš, Valdis Lācis, 4. studija.